Dienā paredzētā norma ir 90 ml. Tas nozīmē, ka vienam cilvēkam ir nepieciešams apmēram 3 pudeles mēnesī. Pudelē ir 1 litrs. Tāpēc kompānija piedāvā abonementu, un šis abonements ir ceturksnim. Līdz ar to arī atlaide. Cenu jūs redzat iekavās. Šī ir 1 pudeles cena. Un tikai oktobra mēnesī mēs dodam jaunajiem partneriem iespēju iegādāties jebkuru no šiem 4 dzeramajiem gēlu veidiem, bet pērkot 9 pudeles. Tātad, piemēram, 9 pudeles gēls ar medu jums izmaksās 169,92 eiro centi uz 3 mēnešiem. Un dienā tas būtu 1,89 eiro. Jeb, ja pārrēķinam latos, tad latu 30. Pieejami ir 4 veidi. Klasiskais ar medu, Freedom locītavām, jo papildus tur ir hondroitīns plus glikozamīns, gēls ar medu un nātru, kas ļoti spēcīgi darbojas tieši kapilāru līmenī, un pie šīs receptes Pilzners nonāca tad, kad vēlamo rezultātu ar parasto aloja vera gēlu sasniedza par apmēram 80%. Pievienojot nātru, šie rezultāti parādījās jau 90%. Un tādēļ es uzsveru, ka veselības atjaunošanas sistēma mums ir pakārtota sistemātiski, un mums ir vēl produkti, kas papildina to. Gēls ar nātru plus omega-3 plus pro balance no LR dod 100% rezultātu. Par šiem 2 manis pieminētiem produktiem vairāk informācijas būs nākamajos semināros. Un kā pēdējais gēls jaunums, kas nu pat mēnesi atpakaļ tika uzlabots, aloja vera plus persiks. Sastāvs ir tāds, lai varētu lietot diabēta slimnieki. Iegādājoties jebkuru veidu no piedāvātajiem, kā minēju 9 pudeles, dāvanā saņemsit pirmo palīgu, kas ir 26,95 eiro vērtībā. Kas tas tāds? Pastāstīšu. Un tagad atsauksmes. Pie atsauksmēm tātad sāku lasīt. Mēs ar vīru jau pašā lietošanas sākumā sajūtām, ka ir sāta sajūta un mazāk gribas ēst. Mums abiem tā ir problēma, proti laba apetīte, īpaši vakarā. Vanda. Lūk, Vanda apstiprināja zinātniskos pētījumus. Tā nav šīs ģimenes problēma labi paēst. Tā ir visas sabiedrības problēma, jo pārtika nepabaro smadzeņu šūnas. Bet ar aloja vera radītā sāta sajūta apliecina to, ka organisms saņēma visu nepieciešamo. Lasu nākamo atsauksmi. Rasma, 77 gadi. Viņai līdz šim ir bijušas lielas problēmas ar vēdera izeju, jau 50 gadu garumā. Vēdera izeja līdz šim bijusi tikai 1 reizi nedēļā. Tā ir nenormāla situācija, ar lielām sāpēm. Viņa raksta, ka mēģinājusi lietot entos medikamentus, bet īpaši manāmu ilgstošu rezultātu tie nedeva. Sākot lietot aloja vera gēlu no LR, pirmās 3-4 dienas reiba galva. Bija miegainība, bet pēc 2 nedēļu gēla lietošanas vēders iziet katru dienu. Pārgāja sāpēt žults, parādījās možums, kā arī dziļš mierīgs miegs. Nu lūk, vai Pilzneram apgalvojums par tiem 100 cilvēkiem nebija paties, ka mums ir jādod šī iespēja uzzināt aizvien vairāk un vairāk cilvēkiem par to, ko biznesa vide viņiem ir atņēmusi. Un šī zināšana ir ļoti vienkārša – lietot aloja veru gēlu no kompānijas LR. Kāds gandarījums ir man, ka tik svētīgu darbu daru? Lasīšu tālāk. Pensionāre Inese no Rīgas.
Lietoju aloja 2 reizes dienā. Pirms tam bija problēmas ar asinsspiedienu, sirds asinsvadiem, holesterīnu. Pateicoties LR gēlam ar nātru, esmu uzlabojusi savu veselību un ārsti samazinājuši ik mēnešu kardiologa konsultācijas līdz 2 reizes gadā. Lasu tālāk nākamo atsauksmi. Lilija, uzņēmēja no Rīgas. Man ieteica to pielietot, lai nomierinātu kuņģi, jo tas dedzināja. Izrādās no rīta tukšā dušā, tas ir kā duša kuņģim un zarnām. Noņēma dedzināšanu uzreiz. Man patika, iesaku arī citiem. Bija no Anglijas. Esmu ļoti apmierināta ar aloja vera gēlu no kompānijas LR. Pazuda šādas problēmas kā aizcietējuma, paaugstināta kuņģa skābe, pārmērīga apetīte, arī dēlu vairs nemoka žulcakmeņi. Inta, pensionāre. Sākot lietot aloja vera gēlu no kompānijas LR, bija neliels nespēks un svīšana, bet tas sakārtoja man daudz lietas un ļāva pagājušo ziemu pārlaist bez slimošanas, lai gan citus gadus slimība un slimnīca bija kā likumsakarība. Šādus piemērus es varētu lasīt daudz un daudz, bet tam nav jēgas. Katrs pats pieņem lēmumu par to, kā viņš vēlas justies. Ja tava izvēle ir par labu aloja vera gēlam no kompānijas LR, es un mana komanda tev palīdzēs to iegādāties un konsultēsim. Bet ja tu esi nolēmis šo informāciju atlikt uz rītdienu, arī tā ir tava izvēle. Bet tev neviens nav devis tādu garantiju, ka rītdiena vispār pienāks. Tāda ir bēdīga statistika ārstniecības jomā, diemžēl Latvijā. Šodien vesels, bet rīt. Tāpēc mums ir prieks par katru, kurš sāk dzert gēlu kā ēdienkartes papildināšanas sastāvu. Aloja nav brīnumdars, tā ir pārtika, jo vielas, ko tā satur, ir kā katalizators. Ja to uzturā ir par maz, organisms parāda par to un liecina ar sekojošiem simptomiem, kurus es nolasīju jau iepriekš, kā arī hronisks nogurums, biežas galvas sāpes, slikts garstāvoklis, ātra aizkaitināmība, sāpes vēderdobumā un citi simptomi. Izdari šodien un neatliec uz rītu. Esi viens no tiem 10 miljoniem LR klientu, kas mīl un lieto šo produktu. Lai tev nebūtu šo lēmumu pieņemt grūti, tad es tev pastāstīšu par nākamo mēnesi un iepazīstināšu ar daudz produktiem, ko mēs lietojam un kas pamazām var tikt ielikti jau Ziemassvētku vecīša maisā. Šis komplekts, ko jūs redzat slaidā, atsaucot atmiņā par 9 pudelēm dzeramā gēla plus dāvana, ietilpst tieši šajā skaistajā kastītē par gandrīz 27 eiro. Tajā gadījumā, ja cilvēks šos gēlus iegādājas, viņš saņem šos brīnišķīgos produktus. Mēs viņus saucam par pirmo palīgu vai aloja vera boksu. Ražotāju ir daudz, tirgus ir piesātināts, bet rezultāts nevienmēr ir cerētais. Tas tāpēc, ka liela nozīme ir aloja vera kvalitātei un arī tās pievienotajam daudzumam. Cik tā ir saudzīga, par to atbild katrs pats ražotājs un arī par šo daudzumu, kuru viņš pievieno. Kā jau sākumā minēju, papētiet paši veikalu plauktos un varbūt arī pat tiešās pārdošanas kompānijās sastāvu, kas tiek norādīts uz iepakojuma un arī kvalitātes certifikātus, kas apstiprina šī ražotā produkta kvalitāti. LR atšķiras tieši ar visiem iepriekš minētajiem faktoriem. Audzēšana, ražošana un sastāvs. 14 produkti ir patentēti. Tas nozīmē, ka ražošana un sastāvs garantē norādīto rezultātu, par ko es šobrīd jums stāstu.
Lai iegūtu patentu, zem tā ir zinātniskais pētījums. Energy Spray 500 ml, kuru jūs redzat attēlā kā pirmo, satur 83% aloja vera un vēl 12 dažādas ārstnieciskus ekstraktus. Visi produkti, ieskaitot šo, ir brīvi no parabēniem, naftas produktiem, minerāleļām vai dzīvnieku izcelsmes produktiem. Preparāti satur spēcīgus enzīmus, lielu minerālu un vitamīnu kompleksu. Tikai dažas pilītes ir nepieciešamas, lai tas noņemtu satraukumu vai bailes, ja rodas kāds atbildīgs brīdis. Es nesāju to līdzi un pie vajadzības gadījuma vienkārši ar pāris sprejiem iespricēju to mutē. Uzreiz organisms saprot šo informāciju, atbrīvo muskuļu spazmas un pazūd stress. Tāpat var lietot, ja parādās sajūta, ka sāpes kaklā. Droši izsmidzināt uz jebkuras traumas, momentā apturēs asiņošanu. Efektīvs pret dažādām sēnītēm uz rokām, kājām vai galvā kā blaugsnas. Šo spreju lieto kā pamatu visam. Ja ir iekaisus āda, parādās apsārtumi, pinnes vai pūtītes, tāpat egzēmām vai pēc skūšanās ļoti daudz vīriešiem ir jūtīga sakairināta āda. Pagaidām, kad uzsmidzinām šo šķidrumu uz ādas, lai tas iesūcās, un tad liekam koncentrātu. Attēlā jūs viņu redzat kā otro. Tas satur 90% aloja vera. Efektīvi vairāk viņam ir tāda savelkoša sajūta. Koncentrātu var lietot arī tie, kas ir nolēmuši piestrādāt pie svara korekcijas. Tad smērējam to no rīta kā jostu ap vēderu un muguru. Aloja vera ar propolisu ir trešais attēlā redzamais produkts. 79% aloja vera plus bišu propolis, kas ļauj vēl ātrāk un efektīvāk sadziedēt brūces vai iekaisušus procesus. Bites propolisu izmanto kā dabīgo antioksidantu stropa aizsardzībai no infekcijām. Bišu stropā ir daudz sterilāk kā operāciju zālē, tādēļ šim krēmam ir nenovērtējama iedarbība, un es to esmu uz sevis pārbaudījusi. Viņš darbojās vienkārši izcili. Es bez viņa vispār nevaru iedomāties savu ikdienu. Krēms nesatur ūdeni, bet te pašā laikā mitrina, jo aloja vera satur dabīgo ūdeni. Tāpēc ļoti efektīvi ir arī sejas ādai īpaši augstajā gada laikā. Lai negūtu apsaldējumus, vai pirmais palīgs būt tiem vājajiem slimajiem deguniem, kas reaģē gan uz sauli, gan uz augstumu un iegūst nelāgi sārtu krāsu, kas daudziem rada kompleksu. Lūdzu, šeit ir risinājums. Tāpat arī asiņojošiem gemeroīdiem.